Labrīt visiem, kas modušies. Šis ir raidījums ar gardu muti. Man sauc Ints. Man prieks, ka jūs esat tik daudz, jūsu ir tik daudz. Un tāpēc es jūs šodien iepriecināšu ar vistas kundzi zem plūmju ābolu sedziņas. Ar aknām uz iesmiņiem ar speķi. Ar nākotnes fikso, protams, jo šī skrējienā tas ir labi, ka ir tāda nākotne, kas piedāvā tādas desas, kuras var ātri uztaisīt. Un tad mēs uztaisīsim ananāsu ar kiviju un šokolādi. Un to visu, ko mēs sagatavosim, mēs brauksim ciemos pie mūsu draugiem uz Radio Star FM un pacienāsim viņus ar visu to labumu, ko mēs šodien sagatavosim. Un tā, pie mums ir atlidojusi vistas kundze. Viņa ir zem šīs bleķa sedziņas. Mēs noliksim maliņā. Re, kur ir vistas kundze. I wake up every morning all alone. Looking at those Šitā. Tas ir nazis parastais. Ar nazi parasto mēs vistas kundzi drusiņi sadalīsim. Šitā te pa augšā pa krūtiņu. To ādu galvenais dabūt uz pusi. Lai pušādu. Šitā. Griežam otrādāk. Tad tā. Uzmanīgi pirkstā nevajag trāpīt. Un ādu. Tā, un te gar to skrimsli, tā, kamēr griežās. Un tad tā. Arī viss kamēr griežās, kamēr notiek. Lai nesagrieztu pirkstus, mēs paņemam dārzas šķēres parastās. Un šito te skrimsli krūšu kaulu griežam pušu. Tā, te viss ir skaists. Atveram viņu vaļā. Vista mums ir vaļā atgriezta. Paskatāmies, vai te nav kādi liekie tauki kaut kur. Reku viņi ir visos šitos te ērpatas. Principā viņš nekam nav derīgs. Tā, mums ir nepieciešams sāls. Nepieciešama sāls, jāatzīmē. Daudzi saka, ka sāls, tas sāls. Nē, sāls ir tā. Ņemam sāli un birdinam. Daudz to sāli īpaši nebirdināsim, jo mums būs drusiņi vēl iesmērīsim papildus ar sojas mērcīti to visu. Te viss pamēģināsim vēl drusku paoperēt to vistu, jo mums vajadzēs tur ieštapēt iekšā ķiplokus. Pagriezīsim to vēl arī nedaudz vaļā, lai būtu ķiplokiem mājiņas. Šo te mēs uzbarām vēl piparus. Ops. Lai būtu ritīgi, pipari ir virsū. Varbūt uzreiz paņemsim arī sojas mērcīti. Bez 2-3 hieroglifiem rakstīts, viss ir baigi forši, pagaršoju, tā točni ir sojas mērcis. Drusku viņu tā kā manīgi tā ielējam te iekšā. Putnīši dabūs krāsiņu, izskatās pēc lakas. Manīgi. Tā. Noliksim viņu drusciņu prom, lai atpušās. Vistas kundze mums šobrīd ir apsālīta, sapiparota un ar sojas mērci nolieta. Mums vajadzēs ķiploku. Ņemam ķiploku. Tas ir jaunais ķiplociņš, kātu mīkstu. Ar viņu šitā smuki atdīrāt vaļā. Ķiploks mums vajadzēs arī aknām, tāpēc mēs paņemsim tā drusku vairāk, viņas iztīrīsim ārā. Ķiploki ir, nereti viņas sauc par aptieciņu, palīdz visām kaitēm. Piemēram, kad taisa plovu, tad vispār te galvai nogriež galu nost un iesprauž plovā. Un tad, kad ir gatavs, tad izrauj ārā tos lakstus un ķiploki paliek iekšā. Kaut kādas dažas noliekam drusku malā un varbūt ar vienu griezienu tādus, palielākus, jo tie mums būs jāliek. Jāuzcienā vistas kundze ar ķiplociņiem. Mums vajadzēs citronu. Tā visai darīšana. Tad vienkārši citrons uz pusēm un skatāmies, kas notiek. Ņemjam mūsu putns. Mūsu putns ir bļodā. Es domāju, es viņu tur arī atstāšu, tāpēc, lai tā sojas mērcis nesmērē visu pagast. Ķiplociņus visādus saliekam šeit iekšā, tā ritīgi.
Tā, lai būtu. Tad mēs varam paņemt, izdarīt kaut kā šādi. Tā ādukli klāt pie gaļas. Te lejā pie kājas ir jātiek klāt vēl. Te mēs liekam arī iekšā ķiplociņas ar nopietnu sejas izteiksmi. Ka gatavo ir jābūt nopietnai sejai. Pēc tam tā mute paliek garda. Un tad visam šitam pasākumam citronu pa virsu. Drusku iespiežam. Vistas kundze mums iet atpūsties. Trusciņi. Par cik viņi guļ, viņai noteikti būs augsti. Mēs uztaisīsim viņai sedziņu, bet ne jau šito bleķa sedziņu. Mēs viņai uztaisīsim žāvēto plūmju un ābolu sedziņu. Nu pat ir klāt brīdis, ka mēs audīsim Vistas kundzei segu. Sāksim mēs ar žāvētajām plūmēm. Ļoti vienkārši. Ņemam žāvētas plūmes, tādas kādas viņas ir. Nu, aptuveni tā. Tik. Un otru to puscitronu mēs puscitronu iespiedām vistā un šito vajag iespiest šeit. Tas plūmes drusciņi samirks tajā sulā un piesūksies un tā kopējā garša vienkārši fantastiski. Šito drusku vajag samīcīt tā, lai tas viss ātrāk notiek. Nākošais ir ābols. Ņemam ābolu, liekam abus galus nost, liekam šitā un apkārt ar nazīti. Tā interesanti. Griežam. Protams, to var visu darīt ar mizojamo nazi. Daudz vienkāršāk, plānākas mīzes, bet šitā arī var. Jo šobrīd man nav mizojamā nāža. Mēs kā nekā esam zaļumos. Tad višķi palika pāri, to noņemam tāpat nost. No kaut kādām viesībām nesenām man bagažniekā bija palikusi rīve, ko mēs lieliski šoreiz te izmantosim. Ņemam to ābolu un sarīvējam. Mēs arī šitam ābolam visam ieliksim viņu bļodiņā. Ābolam pieliekam klāt sāli. Teiks, varbūt dažs, vai kā tas ir, salds ābols, sāls, kā tas var būt? Nē, tas ir tieši labi. Sāls pastiprina garšu. Ābols ir, plūmes ir. Liekam viņus kopā tātad. Tad mēs ņemam atkal Vistas kundzes studijā un to visu sākotnēji mēs paņemam mūsu ieskābētās plūmītes. Liekam to visu te iekšā. Tad vēl tās plūmes var te ielikt pie ķiplokiem ciemos. Zem tās sedziņas viņi izšmorēsies, neizkaltīs. Mums ļoti sulīgi. Un te tam visam pāri saliekam mūsu sālītos āboļus. Kā? Tā. Vistas kundzei pilnīgi noteikti augsti nebūs. Taču kā nekā viņu liksim uz grila augšā. Vistas kundze atkal iet drusku pagulēt, pamarinēties. Pirms mēs turpinam ar akniņām, es jūtos mazliet pieslāpis. Un kas pa puti ir itiks. Tas ir forši. Jāpaprolē. Labs. Veldzē. Turpinām mēs ar akniņām uz iesmām. Smalkāk sagriezīsim to visu labumu. Pēdējās viesībās kāds nostpēra nāzes, tagad ir maziņš tāds. Nedaudz neērtāk, bet iztikt var. Var arī ar parasto varžu duramo sagriezt ķiplokus, ja vajag. Tā, ķiploki ir. Ķiplokus vajag atbrīvot dēlī. Griežam speķi tādos. Speķi var lietot kādu vēlaties. Vai kupinātu, vai šī gadījumā sālīt. Man personīgi labāk patīk ar sālīt. Un tā te pa apakšī. No ādas nost. Ādu pēc tam var kāpost uz upā. Aknas griežam kubiķiņos. Nu tā, lai izcepās. Kāpēc saku aknas, griežu speķi? Tāpēc, kad tas speķis tām aknām, kuras es griezīšu pēc tam, iedos tā kā akna patīs sausa, ka viņa cepinā
tas speķis kūstot, piešpricē klāt taukus, un tas viss sanāk tāds, sulīgs, garšīgs. Tātad, ja mēs esam sagriezuši speķi šitādos kubiciņos, mums arī aknas būtu līdzīgos jāgriež. Naidīgais speķis mums ir uzveikts, bet mums vajag aknu ņemt. Šoreiz mēs izmantosim lielo paknu. Tā ir pamatā pati garšīgākā. Cenšamies sagriezt tādos pašos kubiciņos kā speķi, varbūt drusku lielākos. Pilnīgi vienalga, no kuras puses paskatās uz to aknu, jādabūja kubici. Kā jau teicu, viņi varbūt arī lielāki pa speķi. Cūkas aknas forši, ka pasteit taisi. Ēdam viņi ir, bet labāk lietot lielo. Tā. Esam ieguvuši normālus palielus kubikus. Viņi cepot, viņi sarausies, ka viņi varbūt arī lielāki drusku pa speķi. Tā, ņemam jūras sālīti un iepērām druscitiņu. Būs labs ķiploks. Ķiploks mums ir tieši šai darīšanai. Viss tas, kas ir, pa daudz nebūs. Ķiploks nekad nevar būt pa daudz. Dabas aptieciņa. Šo te visu samaisam. Piesparam klāt pilientiņu. Sojas mērci. Tāda ritīga pilientiņa uz šito daudzumu, protams. Drusciņi sakodīsies. Jāļauj drusku ievilkties. Nevar tā uzreiz pat taisno momentā. Kas tās par kārtīgām vakariņām bez saldām? Šodien mums būs ananāss ar kivī. Ananāsu mēs ņemam veselu un taisam viņu par neveselu. Būs pa lielu tāsti. Pusi nogriežam nost. Mums ir uzdevums viņu pārgriezt gareniski uz pusēm. Un ar visu to pārpalikušo zaļumu. Nākošais gājiens. Griežam viņu šeit pa galu. To kātu galvenais iekšēji. Ot tā neizgriežot cauri mizai. Galvenais, lai miza necieš. Šādi te. Līdz mizai tikai. Tad mēs paņemam pa vidu arī šito te līdz mizai. Šitā gar malu, gar mizu. Apmēram tā, lai leņķis ir tāds, lai trāpa. Te būs 3 stūris. Tā, šitā un tad šitā. Lai to visu var dabūt ārā. Aps. Eka, ņem un izkrīt. Visu to mīkstumu iztīram, var sakot, ārā no šejienes. Viņš te nāks atpakaļ, bet šobrīd viņš te nav vajadzīgs iekšā. Sanāk tā kā bļodiņš, trauciņš. Un otru pusi tāpat. Ar traktoru pa skārdu. Es rakstu tavu vārdu. Baby. Sauž mananās, kaut kur smaržo ananās. Ananās šodien smaržos Star FM. Kivī arī ir kaut kādā veidā jādabū sagriezti vismaz ripiņā. Un tāpat kā ābolu. Šitā teitene, smuki. Kivī ar visām mizām arī ir ēdams. Tas tiek darīts drusciņi medicīniskos nolūkos. Sēdās kivī, krietnu kilogramu ar visām mizām. Tā var tikt pie mazliet tīrākām iekšā. Un ja vēl uzēt pa virsmu meloni ar visām sēkliņām, tās iekšas tīrās ļoti ātri. Šis ananās mums konkrētais ir tāds salds un smaržīgs. Kivī iedos viņam bišķiņu skābumiņu klāt. Tas viss kopā būs vēl ar melno šokolādi pa virsu. Mums vajag sagriezt to ananāsu tādos mazākos kriksīšos. To, kas te ir no iekšas, ko mēs izņēmam ārā, jāsagriež maziņākos kriksīšos un jābirdinā būtībā atpakaļ te iekšā.
pa vidu tāda cieta štanga viņam ir. To vajag bišķi malā. Tas viss ir ēdams, to var mest ārā, var ēst, kā gribās. Jāatstāja vēl vieta ir, šajā visā pasākumā jāatstāja vieta arī kivi vēl. Visi ananās reizinājums sēž savās lielēvās, kurinam grilus. Ņemam mūsu lielisko nikno. Lieliskais niknais palīdzēs aizdegties oglēm. Smaržo kā kaimiņš Arķons no rīta. Šiltaņas. Drusku vēl palaiktīsim ar nikno, lai viņš tā labāk iedegās. Es jau domāju, ka nu pat pietiek. Sākam turpināt ar ananāsiem. Ņemam kivī. Mums ir 4 kivī, 4 laivas. Griežam kivī tādās planas šķelītes. Un liekam te virsā. Iepakojam tagad to visu smuki folijā. Šoreiz liekam pa daudz folijas paņēmām, bet tas nekas. Līdz skatīties tā, lai viņu var iepakot un no augšpuses dabūt vaļā. Šuvīti folijai taisam pa augšu. Šādas bleķa paciņas. Tā šuva, ka iet pa augšu, tad ir ērtāk vienmēr paskatīties, kas notiek. Un pēc tam atceramies, mums būs šokolāde jāber pa virs. Tā, mēs paturpināsim parīkoties ar foliju, par cik mēs vistas kundzei izmantosim netiešās grilēšanas metodu. Tas ir tā, ka zem pašas vistas būs jānoliek ir kaut kāds ekrāns. Mēs no folija arī viņu uztaisīsim. Ņemam foliju, tā kārtās 3 apmēram. Tā kā apaļu šķīvīti jau jāmēģina uztaisīt. Apmēram tā, lai iedomājamies, ka te pa virsu būtu viste. Un šitais viss šķīvīts. Mēs viņu novietosim šeit uz grila, tieši zem tās vietas, kur cepsies viste. Karstums viss ir, bet nav tieši karstums. Un līdz ar to tā viste tik ļoti neapdegs. Mēs liekam virsū vistas kundzi uz šī grila. Te ar labi smaržo. Iplociņš, žāvēt plūmīti, ābolīti, pati vistas kundzi, sāls pipari. Ņemam no to bļodu laukā. Un liekam šī te virsū uz to resti. Uzliekam visu vāku. Un process aizgājis. Ņemam ananāsu bleķa paciņas. Bleķa paciņas ir iekšā ananās. Un liekam virsū tepatās augšā uz grila. Grils ir ikurāti piedzimis priekš 4 bleķa paciņām. Taisam viņu ciet. Turpinām ar aknām un speķi. Tam visam mums vēl klāt vajadzēs puravu drusciņu. Smaržas pēc. Šito balto daļu, kas ir, apmēram tā. Paskatāmies obligāti, vai te nav iekšā smiltis, jo puravam mēdz būt smiltis tevot zem lapām. Jā, šitien te augstāk jau viņas ir. Tātad to mēs pēc tam izskalosim. Bet šeit viņu vēl nav. Jā, šeit viss ir kārtībā. Un griežam ripulīšos. Un to pēc tam šur tur pa starp speķi un aknu iespraudīsim. Tagad ņemam piesmīnus, spraužam akna, speķis, akna, speķis. Un te vēl uzspraudīsim pa starp vienu puraviņu. Un, kas sprauž šito visu virsū, ir baigi jāuzmanās, ka nedabū pirkstos iekšā to asumu. Tāpēc tam ir ai, apķečka un viss pārējais. I wake up every morning all alone. Vistas kundze mūsu lēnām top gatava, aknas ir ātri. Otrā stāvā virs viņas mēs liksim virsū mūsu daļos iesmiņu. Neko slikti, ja arī kaut kas tecēs tai vistai virsū, neko slikti tas neizdarīs. Paeksperimentēsim, kā ar vienas pašas aknas.
Visam ir jāuzliek tagad vāks, lai tās aknas sadabū no visām pusēm. Nu ko, vien fikso? I'm happy for a while, but I can't keep this smile. Will I Ņemam veco labo pannu. Lejam virsū drusku eļļas. To, kas mums te no aknām palikās, aknu tas sālījums kopā ar to, kas palika pāri no purava, ķiploki. Šito visu mēs gāžam uz pannas. Un šito arī. Varbūt daudz teiks, oi, ka tu pannu neuzsildīji. Nekas, aizies tāpat. Tā tas viss kopā izskatīsies. Un tagad uz grilu prom. No sākuma noņemsim ananāsu un pēc tam uzliksim šito. Pirms ņemšu ananāšu ņemšanas no grilnos, mēs sasmalcināsim tikko no saldētavas izvilkt šokolādi. Smalcinam šokolādi, pirms tam ieliek saldētavā, lai viņi drūpa labāk. Var to, protams, darīt arī uz rīves. Bet vienalga pirms kaut kādas šokolādes smalcināšanas vislabāk viņi ielikt saldētavā. Viņi paliek cieta. Un tad tādas drūbainas skaidiņas nāk. Skatāmies, kāpēc es to šūvu taisīju augšā, rekur. Kāpēc? Re? Ananās, viņš ir karsts, viņš kūp, viņš ir gatavs. Nākotnes fiksēs iet uz grila augšā. Nu, re. Rekā jau šitādi kūp ritīgi. Viss ir karsts ir un gatavs. Te viss izskatās ļoti labi izskatās. Nav nevainas. Čurgs desas jau. Nākotnes fiksēs būs ceptas desas. talking about the dreams that we had? Putting me back to them old days when my heart Saule dara savu. will I ever get you back again? Jāskatās, kas ir ar aknām. Man tāds nelabs aizdoms, ka tas ir, viņas ir gatavs. Šito vajag aiztaisīt muti viņam, lai nodziest ogles. Nākošais būs atkal. Varēs tikai papildināt. Zinu, ko te viss ir gatavs. Te gan vistas kundze ir gatava, gan aknas ir gatavs. Ņems ar roku. Au! Tas viss ir pa īstam. Tas nav kino. Šitam te analoģiski folija pāri, lai nedziest. Un tagad vajadzēs izpildīt virtuozo gājienu ar vistas kundzi. Tā. Šo te vienu mēs metam nost. Vistas kundzi ar visiem, ar visu apakšu nesam te. Rekā smuki viss izdevās. Nolikām apakaļ. Visa sedziņa tā. Gatavs ir. Kājas tirinās. Ietinām šito visu iekšā. Mums viss ir gatavs, jābrauc ciemos. Šodien mums bija vistas kundze, ananāsi ar kivi un šokolādi. Tad bija nākotnes fiksējs, sacepam desas uz pannu ar to, kas palicis pāri no aknu marinādes. Un aknas uz iesmiņiem ar speķi un puravu. Tā, kurbulējam zirgus un ar šo visu ātri braucam uz radio, kamēr vēl silts.